Man sauc Reinis Purvens, jau labu laiku savas dzīves pavadu ar droniem un dronu risinājumiem, un nu ir brīdis, kad es vēlos šo informāciju pasniegt tālāk sabiedrībai, un man personīgi prasa, ko tu dari? Ko tu atbildi? Ko tu ikdienā dari? Un, tās atbildes ir, lidoju droniem, bet tas īsti nav tikai tā, kad es lidoju tikai ar droniem, bet vispār izprast to nozari, saprast, kādi tehnoloģiskie risinājumi ir nepieciešami, ko mēs varam pielikt viņiem klāt, vai kā mēs varam attīstīt uzņēmējdarbības vidi vai automatizēt procesus. Un tāpēc to podcastu sēriju, varētu teikt, tā es veidošu ar dažādiem nozaru pārstāvjiem, lai saprastu, kas nozarē izmanto šos dronus, kā viņi palīdz uzņēmējdarbībai vai kā viņi palīdz konkrētajām nozarēm un tādā garā. Stipri īsumā mēģināt vairāk apkārtējiem pasniegt informāciju, tad kas ir tas, ko daru es, un kas ir tas, ko dara mani klienti vai arī nozara speciālisti, varētu tā teikt. Un par sevi, esmu strādājis ar, protams, visiem plaši pazīstamajiem DJI produktiem, kas ir, var teikt, zinām praktiski visiem, kas ir šajā nozarē. Un tā kā jau kādu brītiņu esmu atdalījies no visa nost, veidoju gan savu uzņēmējdarbību, gan strādāju, pilnveidoju dažādus produktus. Un tā kā šodien ciemos mums ir viesturs, tad varbūt tās varētu pastāstīt par sevi un kāpēc mēs šodien te runāsimies. Jā, tas ir starp citu viens no drona pielietošanas veidiem, jo es esmu vairāk saistīts ar militāro tēmu, ar drošību, un esmu vairākas reizes braucis uz Ukrainu mācīties. Tieši tagad ir īstais laiks, kad mācīties, tad var redzēt visas tehnoloģijas, visas iespējas, ko ar droniem var darīt, nevis tā kā tu teici. Pārsvarā, ko mēs redzam, tas ir DJI, tu nopērci sev rotaļlietu. Jā. Tas ir tāds, man liekas, kopīgais stereotips vai izpratni cilvēkiem. Forši mantiņa. Forši mantiņa. Bet šeit uzfilmēt video. Jā, bet tas ir visiem ir labi. Ko tu puikam pateiksi? Šeit tev drons ej karot, vai šeit drons brauc kartas taisīt? Nē, tas jau ir cits līmenis. Ja? Un tas sākuma līmenis, man liekas, drons kā rotaļlieta ir visi labi, tur visi kārtībā, jo ar kaut ko jāmācās ir. Ja? Jā, un tai militārā tēmā jau pirms vairākiem gadiem es sapratu, ka tā būs tēma. Droni un karš, tas ies roku rokā kopā. Diezgan daudzi gan pasaulē, gan pie mums Latvijā militārie speciālisti diezgan vīpsnāja. Tur tās bērnu rotaļlietas tagad, nav nopietni. Kā tu pret lielgabalu vai pret tanku ar dronu tagad, ja? Pastamies, kas notiek. Jā. Jau 2 gadus notiek, un nav jau 2 gadus. Jā. Pirms tam bija Kalnu Karabahs, un īstenībā Ukraiņi ar droniem lido jau pēc 14. gada invāzijas Krievu, ja? Pamatā tie bija aeroizlūkošanas droni. Ļoti daudz bija fixed wing, jeb lidmašīnu tipu droni. Lielāki, mazāki, un tagad tas pēdējos 2 gados tādā sprādzienu veidā attīstās vien straujāk un iesaista ražotājus, inženierus, sakaru speciālistus. Visas jomas tagad redz kaut kādā veidā, kā ir tas drons ar mani varētu saistīties. Un arī ļoti liela daļa civilie droni jau sāk pārņemt arī militāru infrastruktūru. Pa lielam civilie bija pirmie, tie visi DJI, taču tie bija pirmie, ja? Un kas ir... Man liekas, ka interesanti, ka cilvēki bišķi pārspīlē kaut kādā nopietnībā daudzas lietas, jo tas ir ļoti vienkārši. Tieši tā. Tas ir tik vienkārši, ja? Un, protams, ka tu ieraugi šitādu brīnumu uz galdu, un kas te ir tik daudz detaļas, es neko nesaprotu, ja? Bet pēc būtības, varbūt, kurš no mums cilvēkiem tagad pieviet pie mašīnas un saka, rekomā mašīna elektronika aizies saremontē. Tas pats, bet mašīnā mēs visi braucam, un ar droniem tas pats. Un tad mēs izveidojam, mēs 3 draugi pagājušā gada nogalē biedrību. Sen jau bija Briedi tās noskaņamies, bet mēs beidzot izveidojām Briedību Drone Force Europe, un nosaukumā tas vārds ir Drone Force, spēks un Eiropa. Tas ir tas mērogs, kādā mēs šobrīd skatāmies, neskatāmies uz Dienvidameriku vai Austrāliju, laiks rādīs, bet visiem ir militārā pieredze, un mēs visi esam dronu instruktori militārā pielietošanā. Jo to pašu rotaļlietu to var izmantot un uztaisīt diezgan lielu skādi. Un tad mēs apmācām militāru personas, gan Latvijas, gan ārvalstu, un tas spiediens, pieprasījums, interesi no ārvalstīm nāk arvien lielāk, arī no NATO valstīm, protams, pamatā. Un
kas ir interesanti, ka man līdz šim likās, ka mēs tādā bērnu līmenī te ņemamies. Bet tāpat laikā, ka mēs NATO valstu karavīriem parādam, ko mūsu kursanti spēj darīt un tā tālāk, tad ir dažas valsts, kas teikuši, tādu līmeni mēs varbūt pēc 10 gadiem tikai sasniegsim. Un tas tā bišķi tā glauda pa plecu pašam sev, ja, kad laikam nav tik slikti nemaz. Un tas iedod atkal tādu enerģiju iedvesmu, mēs varam. Un maucam tālāk un daram. Ja? Un tāpēc mēs vairāk mēģināsim to apmācību sistēmu, tieši militāro taktiku mācīt kādā veidā, jo daudz kritizē ne tie ķīniešu droni mēsli, bet viņi vēl joprojām lido Ukrainā. Un kāpēc viņi lido? Tāpēc, ka karavīri ir apmācīti taktikā. Tas ir kā tu viņu izmanto. Ja? Jo analoģijās es varētu teikt, ka man ir kaut kāda veca draņķīga automašīna, bet iedod viņu autosportistam, viņš to parādīs brīnums. Ja? Un te ir tas, ka profesionāls māk ar to apieties pilnīgi savādāk un tos darbu veikt. Jā, un viena lieta ir tā apmācība, otra lieta ir ar šo ļoti saistās kopā sakari, kiberdrošība, jo tu vari aiziet kā drona operators klajā laukā, ir ieslēgt mobilo telefonu, tavu dronu nepamanīs, bet pretinieks pamanīs tavu telefonu. Viss. Un šīs ir tās lietas, kas visas jāliek ir kopā, ja, ko, tas nav tā kā aiziet pacelt kā no stadiona vidus dronu un lidinies. Ja. Nē, tur pārsvarā visas tās pārējās drošības lietas ir pamatā tās, kas nosaka, un tā lidošana, jā, ļoti būtiska, bet tas ir sekundāri mazliet pat, zināmā mērā. Lūk, un nākamais ir ražošana, ja, jo tajā brīdī, kad tu militāro taktiku esi iemācījis, jau lido un saprot, ka kaut kas īsti tam dronam nav, tad tas drons ir kaut kas jāuzlabo. Un tas ir atkal sarunas ar ražotājiem, ar inženieriem, dažādiem izgudrotājiem, kā viņi vēl var uzlabot, lai būtu vēl patīkamāks. Bet tas kā jebko dzīvē, tev apnīk. Tieši tā. Ja, bet nenozīmē, ka viņš ir slikts. Ir sviesta nazis, ir nazis zivī, ko filēt, ir gaļai, un tad tas pats ar droniem. Un, tā kā ļoti, ļoti liels prieks redzēt, ko tu dari, meistarojies un es jau ļoti daudz dažādas tehnoloģijas, un tās ir tās, ka tā ir otra puse. Viens ir drona, otrs ir pretdrona sistēmas, starp citu, vai ne? Tas ir jā, tāds sekundārs, kas nāk tam visam klāt, protams. Tāpēc teicu, es darbojos gan ar droniem, es izkožu dronus, saprotu, kādu programmatūru mums nepieciešams, kāds dzelzis nepieciešams, kāpēc viņš tev ir nepieciešams, ko tad viņi iegūs, kāds būs tavs labums, kāds viņi var noautomatizēt iespējamības gadījumā. Un tad, protams, arī svarīga lieta tā detekcija. Bet detekcija arī uz doto brīdi ir mainīgs jēdziens. Ir detekcijas sistēma, un tad, protams, ir cilvēki, kas zina, ka ir tā detekcijas sistēma, un tad viņi mēģina apiet šo detekcijas sistēmu. Un, tā kā, protams, kā tas izpaužās Ukrainas pusē, to jau tu varētu vairāk nokomentēt, kur tas ir noderīgi, kur tas nav noderīgi. Tā kā... viss ir noderīgs. Jebkas kāds instruments tev ir, ja tu māki viņu izmantot un padomā, kā varētu vēl savādāk izmantot, nekā ražotājs ir noteicis. Jo ražotājs arī cilvēks, kas ir izdomājis šādu pielietojumu, bet tu pieliec vienu vadu klāt un pilnīgi cits pielietojums varbūt. Jā, un dronus pie tam arī izmanto, kaut vai parastos ķīniešu dronus izmanto, kā var atrast, kur atrodas detekcijas iekārtas. Jā, un tas ir līdzīgi, salīdzinājumi, lai tā teikt, cilvēks, kas varbūt nezina drona tehnoloģijas, cik daudz, tu ieslēdz mobilā telefonā Bluetooth, un tu skaties, te viņš ir stiprāks, te viņš ir vājāks. Līdzīgi ar dronu, tu to telefonu baksti tuvāk tālāk, un beigās tu nosaki, no kurienes tad nāk tas avots. Ja? Līdzīgi, vienkārši tā teikt, baksti, re, kur ir no tās puses, no tās, redz, kur ir, un tad vienkārši šau raķeti. Jā, un tad par pašām platformām arī kādas tad izmanto Ukrainā. No savas puses, arī ko tu redzi, tie ir civilie droni, tie jau ir uzreiz militāri komplicēts izstrādāts iekārtas, vai kas ir tāds aktuālākais uz doto brīdi, ko viņi tur izmanto, kā viņi izmanto, vai kā viņi to skrūvē kopā, kur viņi to skrūvē kopā? Jā, ir tā, ka šobrīd Ukraina ir ļoti izcils poligons visiem ražotājiem. Visa pasaule sūta savus jaunos modeļus. Iespēja notestēt reālos apstākļos, jo tev varbūt viņš forši lido, bet izrādās signāls
neķer, vai viņi ļoti viegli noslāpēt un tam līdzīgi. Nu, tad ražotājs ved mājās kaut ko uzlabo. Ukraiņi jau ir vairākās vietās atvēruši pat tādus konsultāciju centrus. Viņi saka, sūtiet pie mums dronus. Mēs pie profesionāļiem notestēsim, uzrakstīsim atsauksmi, kas bija labi, kas bija slikti, sūtīsim apakaļ, uzlabo sūta apakaļ. Ja ir ko aizsūtīt, vairs apakaļ. Ja ir, jā. Bet, jo ko Ukraiņi šobrīd cer? Viņi cer, ka tu uzlabosi viņu, nākamais modelis jau nāks labāks, un tas jau būs reāli kaujaspējīgs, ja? Jo viņiem vajag tos dronus. Šobrīd Ukrainā ir visi veidi droni, viņi ņem pretīm pilnīgi visu, jo jāsaprot, ka to vajag. Viņus vajag lielā apjomā, un piemēram, kamikadze droni, tas ir viena virziena lidojums. Ja? Jo lētāks, jo labāk. Jo lētāks, jo labāks. Jā, bet galvenais, lai viņš izpilda to, ko vajag izpildīt. Ja viņiem atsūta un uzdāvina, paņems jebko pretīm, bet ja viņiem pašiem ir jāpērk, tad kā jebkurā jomā mēs skatāmies pa cenu un to liederību efektu. Ja? Un tas, ko viņi sapratuši, nav vajadzīgs kaut kāds Uber gudrās tehnoloģijas, kurām vēl mēnesi jāapmāca ir operators. Vienkārši sūtiet kaudzēm dronus un nevajag pārspīlēt. Tāpēc idejas sanāk, mums vajag cilvēkus vai tehniku, ko mums saliek kopā, kas atbilst mūsu standarta parametriem, lai mēs šo dronu varam izmantot kaujas apstākļiem. Precīzi. Un Ukraiņi paši zina, ko pielikt klāt. Lai tas jau izdarīt lielu skādi, lai tas nav izklaides droniņš, bet to pašu izklaides dronu, nosacīt sporta droni, varētu izdarīt to, ko jāizdara. Un viņi izdomās, viņi izdarīs, ko vēl Ukraiņi dara. Daudzi cilvēki uztaisa dronus, programmatūras, tur visu, ko dara un tā tālāk, aizsūt uz Ukrainu, Ukraiņi to visu izdzēš ārā un ieliek savējā. Nu, nevajag tērēt enerģiju. Tāpēc, kad viņš jau arī mēģina savam kontrolierim pielāgot, savām antenām, savām sistēmām, vēl jau kā dara... Galvenais ir zināt standarta parametrus. Mums vajag tik spēcīgas motors, mums vajag tik lielu platformu, mums vajag, lai viņš lido apmēram tik ilgi. Un tad atkarīgi no pielietojuma, jo, piemēram, es tā salīdzinot, kaut kādam speciālo uzdevumu vienībām, kuriem ir jāiefiltrējās dziļumā, turpat pretiniekam jāizlien pagalmā ārā, viņam nevajag lielu dronu. Viņš šo skādu var izdarīt ar maz droniņu. Otrs variants ir, ja tev ir jāizlūko pretinieku teritorijas, kuras atrodas 25 km no mums, tad tu nevarēsi maziņo. Tad jau jāsūt kaut kāds fixed wing lidmašīna tipa, kas var ilgi riņķot gaisā. Tieši tā ir jāsaprot arī, kam tu mēlies izmantot. Vai tas ir izlūkošanai, vai tas ir atkarīgi sprākstvielas vai kāda cita nolūka aizsūtīšanai. Precīzi, un te ir aizsūt uz Ukrainu, viņi zinās, kurai vienībai šis konkrētais drons derēs. Tā kā, un vēl ir Latvijā ļoti daudz cilvēki, kuri, kas ziedo Ukrainai jebko, viņiem jau ir izveidojušās labas attiecības ar konkrētām Ukraiņu vienībām, un tās vienības pasūta, mums vajag šito. Un te tas stāsts, ja tu vari uztaisīt tieši šitādi, jo tādu viņam vajag, tā aizsūt prom. Viss, un nevajag nekādas tur kopīgās sistēmas. Un Latvijā ir ļoti daudz īstenībā hobija tipa cilvēki, kas to dara ikdienā jau samērā ilgu laiku, un kas var to izdarīt, vienkārši pasakiet, kādu jums vajag. Mēs jums saliksim. Nav īstenībā uz doto brīdi jāmeklē nozars lielākais ražotājs vai kas tāds, kas ir spējīgs salikt šo platformu, jo būsim reāli arī uz doto brīdi Ukrainā pat bērni jau sāk lodēt, skolās sāk lodēt kopā dronus, un viņi to māk un viņi to zina, jo tā procedūra nav tik ļoti sarežģīta. Būsim reāli, šādu dronu, ja mums vajag uzbūvēt, tās ir, rupi rēķinot stundu uz cilvēku, ja mums ir visas komponentes, mēs saliksim visu kopā. Tu saprot, kā darīt, Pirmā reize, cik tev aizgāja pirmo dronu saskrūvēt laiks? Tas bija kaut kāda ļoti ilga laika apakaļ, bet es domāju, pat pirmais drons varētu būt kaut kādas virs 2 stundām. Tik ātri tomēr, Īsti jau nekas sarežģīti tur nav, ja mums vajag tādu FPV platformu salikt kopā. Protams, daudz sarežģītāk ir salikt kopā kādu, ja mēs paņemam Mavic Mini, piemēram, ir daudz skrūvīts, plasmas, korpus, GPS, katrs ir atsevišķā vietā pie savu korpusu. Tas ir daudz sarežģītāk, bet tas galvlietotājiem ir pateicīgāk. Viņš izņem no kastītes, atlauk vaļā, ceļ gaisā. Un, tas ir tāds, bet uz doto brīdi reāli cilvēki, kas to dara ikdienā, arī man kolēģi, viņi var salikt to 20-30 minūšu laikā vienu platformu. Ja visi komponenti stāv priekšā, visi vadu garumi ir atmērīti. Un tāpēc mēs šobrīd arī kā biedrība strādājam pie finansējuma piesaistes, un mēs arī uztaisījām tādu aptauju publiski palaidām, kur var pieteikties cilvēki. Tieši tos, ko tu saki, kas māk jau to darīt, kaut kur garažās, mājās, skrūvē.
Un, ja būs finansējums un redzēsim, kā tas notiksies, ja, tad mēs viņiem varam izsūtīt. Ja ir kontakti? Jā, tu minēji par finansējumu. Es izveidojis pieteikšanās formu, pareizi, kur jebkurš interesants, gan civilais, gan privāta persona, juridiska persona var pieteikties tam, vai ne? Tieši tā. Un mums jau veidojās datu bāze, un tajā brīdī, tad tur jau ar to datu bāzi ļoti daudz spēlēties. Viens variants ir tāds, tur Ēni saka, klausies, tu esi gatavs tagad ražot, man vajag 5 cilvēkus. Prasa man, es tev iedošu. Kur būs saraksts, izvēlies. Otrs variants ir ražotāji, sasaucam ražotājs kopā, uztaisam kaut ko vairāk viedie prāti, uztais kaut ko specifisku, ja vajag, vai liek vairākas enerģijas kopā un kaut ko rada. Ja? Un tas mērķis. Reāli sanāk, kad, lai uzsāktu vispār kaut kādu ražošanu, mums ir jāvāc tie nozares hobija entuziasti speciālisti, kas mums var uz doto brīdi skrūvēt, likt kopā no tā, kas ir. Jā. Un vēl papildus fonā mēs runājam ar ražotājiem, kas reāli jau var sākt pilnveidot ražošanas procesus. Jau veidot komplicētākas platformas ar plašāku pielietojumu, programmatūru. Sākt ražot detaļas Latvijā, kaut ko lēnā garā. Jā, jo būsim reāli, lai nostiprinātu ražošanu šeit, tas ir laiks. Tāpat tās gan uzņēmējdarbības pusē, gan darba spēka pusē un vēl citos aspektos tas ir brīdis, kamēr mēs to saliksim kopā. Un te jau vēl šo tiksim, sabiezinot tās krāsas, jeb apaudzējot dažādām idejām, vēl viena, piemēram, kāpēc gan neuztaisīt skolu čempionātu FPV dronu simulātoros Latvijas skolēniem. Tas nozīmē, ka iedomājies, ir skolas čempionāts, kur labākie puikas un meitenes izpeldi, viņiem nevajag dronas simulātorā, jo datorspēles jau viņi šodien spēlē, Un nākamais līmenis ir, teiksim, jo arī tie simulātori ir daudz dažādi. Vienkārši, jebkuram praktiski mājās ir dators. Slēdz klāt un piepērs pulti, trenējies. Un nevajag laust dronu, jo sākumā nevajag lidot uzreiz ar FPV dronu Labāk nevajag. To simulātoru vajag jebkuram. Un nākamais līmenis, tas ir, teiksim, novada čempionāts, beigās aiziet uz Latvijas čempionātu. Ko mēs ar tādu iegūstam, ka, piemēram, viena gada laikā mēs varam dabūt daudzus 100 vai pat 1000 puikas un meitenes, kas jau māk lidot ar FPV droniem. Un ja ir kaut kāda apdraudējuma situācija Latvijai, kur mums jau ir? Mums ir 1000, kas māk. Un par savu naudu, zināmā mērā. Protams, jau nopirktu programmatūru. Mums jau uz doto brīdi, godīgi, mēs salasam FPV pilots, mums ir pietiekoši spējīgi čupiņi jau, kas ir... Un nākamais stāsts, tajā brīdī, kad tu esi, tā teikt, jau simulātorā pavadījis krietni laiku, tu taču gribās to dronu. Cik te var spēlēties, redz, nāc tev palīgā, mācies skrūvēt, un, piemēram, es tagad tā filozofēju, saskrūvēt 10 dronus Ukrainai, vienu pa pašizmaksu var paņemt sev. Protams, ir jābūt kaut kādam finanses aprēķinam apakšā, bet pēc būtības, Un tu esi iemācījies jau 10 dronus skrūvēt ļoti labi viņus skrūvēt, tev ir izpratne, pēc tam var pasūtīt internetā detaļas un skrūvēt pats mājās kaut vai, un attīst un dari. Bet te ir arī tas risks mazliet, jo tas risks ir tajā, ka tāpēc es lieku to uzsvaru, ka sākumā, lai trenējās simulātoros, jo es arī negribētu no tādas sabiedriskās drošības viedokļa, ka tagad 1000 puikas vienā dienā pacels dronus un lido bez saprāta visos virzienos. Tad tur būs bojāts mašīnas, izsisti logi, bojāti jumti un vēl kas ne. Tāpēc viņus izlaist caur šo, pie reizes viņus apmācīt tādā drošībā un teorijā, vienkārši nevis tikai šeit tev datorspēli spēlē, un pēc tam ej uz ielas, iedot tev ieroci un tu sāc šaut cilvēkus. Te ir kaut kādas analoģijas redz, tāpēc tam jābūt pārdomātam visu. Un vēl viens lētais darbspēks. Ja tu paprasītu bruņotos spēkos vai zemesardzē, vai tu gribētu lidot ar FPV dronu, gan arī visas rokas paceltos. Kad? Kur? Tu šurp, precīzi. Redz, kopā ar tiem puikām meitenēm no skolām uztaisīt apmācību klasi, un instruktori mums Latvijā ir, kas māk to skrūvējiet, iemācīsieties saskrūvēt, pēc tam varat paši taisīt, un mēs jau varam savā nacionālā drošībā, tas ir milzīgs iespējas, ka, piemēram, zemesardze 90% māk lidot ar droniem, tas ir tas, ko jāiet, un viņš to izdarīja par savu naudu. Mēs neprasām valsts budžeta naudu, un to var izdarīt ātri. Tas, ko būtu vēlams, tas pirmais grūdienis no valsts, kad ir tas atbalsts tiem mazajiem ražotājiem, un viņi paši izveido šo sistēmu, gan ar apmācību, gan ar visu lodēšanu, skrūvēšanu un tā tālāk, un tas notiks. Un tas atbalsts varbūt ar atbalstu Ukrainai. Tieši tā. Tu vēl minēji, un bija arī tikko īstenībā televīzijā sižets, nekā personīgi nemaldos, vai ne? Par pagājušo piekdienu, ja nemaldos.
Nu jā, ir bijušas sanāksmes aizsardzības ministrijā, kur aicināti ir lielie uzņēmēji, kas saka, ka viņiem ir pietiekami resursi, jauda un ļoti liela vēlme atbalstīt Ukrainu un arī ražot. Kā kuram, kas ir primārais Ukraina vai ražot, bet es teiktu tā, ka visi, ja ne visi, ir tie, kas jau šobrīd Ukrainu atbalsta dažādos veidos, un tas viņiem tiešām ir cilvēkiem kā prioritāte, bet tā kā viņi uzņēmē, viņi saprot, ka šī ir joma, kur varētu arī nopelnīt, atbalstot Ukrainu un attīstīt arī Latvijas kaujas spējas. Tā kā cilvēki maleči, kas bija ieradušies. Un tā viena lieta, kas izgaismojās, kad ir ļoti stingras specifiskas prasības, par ko arī daudz uzņēmēji neapmierināti, bet tas, ko mēs runājām, vienkārši uztais dronu sūt prom, Ukraiņi izdomās pielietojumu. Var nodalīt atsevišķu daļu, kur ir specifiskie droni, tāpat tas, kas Ukraiņiem vajadzīgi, gan jūras droni, gan lidmašīnu tipa droni, gan izlūku droni, kamikādze izlūku, kamikādze, FPV, visādi. Tā kā tas ir jebkuru dronu, ko kāds ir Latvijā izgudrojis vai gatavs ražot, jebkurš noderēs Ukrainai, tas noteikti. Jo te arī tādas uzreiz iezīmējās divas lielas vertikāls. Mums vajag tagad, un mēs skatāmies ilgtermiņā. Ja gadījumā Ķīnas detaļas vairs nav, uz doto brīdi viņas ir, mēs arī viņas vienkārši varam uzsūtīt, mēs arī skrūvējam viņas kopā un lietojam, un ļoti daudz arī to dara. Un tāda paralēla mums ir jāstās ilgtermiņā. Noteikti. Kas notiks? Mums vajag lokālo ražošanu, mums vajag lokālos inženierus, mums vajag visu, kas ir lokalizēts. Bet kur tu viņus dabūsi? Un to dabūšanai, tos inženierus, tas jau ir tas, ka vajag ieinteresēt tos puikas un meitenes, kuri jau sāk ar to viņiem trīc rokas un nagi, un viņš grib Protams, mēs nerunājam jau par nozares speciālistiem, kas jau uz doto brīdi šeit ir, un paši ražo un visu to dara, bet mums ir jāstās tādā nākotnes perspektīvā, jo šī nozara taču nav pazušana. Te es domāju, ka nākamajos podkastos ļoti labi varēs redzēt, ko tu būsi uzaicinājis, bet tas pielietojums ir lauksaimniecībā, kartogrāfijā, vidē. Arī par bērniem, kas reāli izmanto viņu kā spēļmatiņu. Ir pat arī ar tādiem droniem, ko viņus vienkārši lido iekštelpās, piemēram. Vai rāpo. Vai staigā, tieši tā kā... Lauksaimniecības tehnika. Arī. Pusē jau robotizēta, Jā, tā kā... Vēl tev bija viens interesants viesis. Mums viesis bija no Ukrainas atbrauc galvenais skolas, militārās dronu skolas galvenais instruktors, kurš ir tūkstošiem jau karavīru apmācījis visā Ukrainā. Un viņi arī, tas stāsts ir tas, ka māca pamatā to taktiku. Jo lidošana, tas tev pašam jāmācās, nevar skolā trenēt, sēdēt tev blakā, kamēr tu stundām lido un savus prasmes cel augšā. Pamats stāsts ir par militāro taktiku, programmatūrām, dronu anonimizāciju, tas ir tā, lai pretinieks detektoros neredz. Tā kā drons ir, ja grib iet dziļāk, tur ļoti daudz programmatūras, ļoti daudz radiosakaru iekārtas. Tad tas jau var kļūt sarežģīti un ir sarežģīti. Bet tas ir stāsts, ka parastu cilvēku, kurš pat nav turējis rokās dronu, viņu 5 dienu laikā atkarībā kāds ir kurs novirziens, vai tie tiešām ir kamikadze droni, vai tie ir izlūku droni, vai tie ir novērošanai, tie ir perimetra drošībai. Mēs arī varam runāt par mega komplicētām iekārtām, kas ir, bet mums vajag arī, kas vienkārši lido. Un tas, ko viņi dara, viņiem ir parasti cilvēku, kurš tikko kā iesaukts dienestā, iemāc lidot ar dronu, iemāc to darīt gudri, pareizi, loģiski, un ko no tā drona dabūt ārā. Un tad tā teikt palaiž dzīvē, un tad jau viņam pašam jātrenējas, bet tā ceļa karta... Tāpēc kā braukt ar mašīnu, vai ne? Jā, tu jau mēs sākam braukt, mēs jau nebraucam uzreiz trasē. Jā, precīzi, jā. Un kurš, tas, kas ir tikko kā dabūjis tiesības, cik viņš pats par sevi pārliecināts jūtās. Tāpat kā ar dronu. Tikko es sācu lidot, tu vēl baidies, nesaproti, kas bija tas un ko tā lampiņa nozīmē un tā tālāk. Jā. Protams, tās jau ir ikdienas tādas nianses, specifika no pašas platformas, jo viņas ir daudz un dažādas, katrai vajadzībai savas. Protams, ja mēs runājam par platformām, protams, tagad tāda mazliet spekulācija par nākotni, bet ko tu redzi, kā militārā infrastruktūra vairāk adaptēs un kādas platformas adaptēs savā, var teikt, ikdienas darbā, apmācībās, kaujas laukā un protams, tīri fantazējot. Jā, tādu futuristisku stāstu. Izmantos visas, tas ir tiešām atkarīgs no vienībām, no uzdevumiem.
Tam jāpielāgo droni. Tas ir līdzīgi, kā mēs varētu runāt ar munīciju. Nešausi pa vienu kānieku ar lielgabalu, ja? Nu, te tas pats, vai vienkārši izmantot patronu, ja? Kādās distancēs. Nu, telpās kaujā ir viena veida ieroči, ja? Snaiperiem ir garie stobri, kuriem tu telpās nepakaros iekšā. Ja? Nu, bet ierocis ir ierocis, ja? Un te tas pats, tas pielietošana ļoti atkarīgi no uzdevuma. Tāpēc es domāju, ka nākotnē droni būs ļoti daudz. Nākotnē ies vairāk dronos uz dronu spietiem, mēģinās integrēt iekšā mākslīgo intelektu. Šobrīd jau es viņu nevarētu nosaukt par mākslīgo intelektu, bet tas ir par identifikācijas sistēmām, programmatūrām. Tas ir līdzīgi tā kā fotoradaros, ja, ka radars nofotografē, bet viņš liek uzsvaru uz numuru, jo fotoradaram interesē numurs, kam var sodkvīti izsūtīt. Te ir līdzīgi, ja? Tur nav iekšā mākslīgais intelekts mūsu fotoradaros, ja? Bet šajā brīdī tik daudz, kā dabūt to, ko vajag, to niansīt ārā, jā, nu, uz ko detektē pārsvarā tā ir kustība, tas ir siluets, formas, vai tās ir dabīgas formas vai nedabīgas, ja? Un tad pēc tā atšķir, kas tas ir. Ja tas ir dronu spiedz mazie droniņi, kas ir domāti pret kāniekiem, nu, viņš netrieksies tankā iekšā, nav jēga. Tad atkal stāsts, ka tie mazie vienam pielietojumam, kaut kas lielāks būs lielākām tehnikām un iekārtām. Un tur noteikti arī būs izaicinājumi, kā panākt to, lai tas spiedz ar nelido apakaļ mūsu virzienā. Ja? Un šie būs tie izaicinājumi, kā viņus var noslāpēt un kā to tikt galā. Ja? Drona detekcijas iekārtas noteikti un drona ietekmēšanas iekārtas. Ja? Jo ir jau droni, kuri tagad jau Ukrainā dzenās pakaļ citiem droniem, drons medī dronu, ja, un, nu, te būs, es domāju, tā fantāzija, bet tās idejas pamet priekšā tā dzīve. Kāpēc es tev tīri jautāju par nākotni, jo man sanāk tāda nepieciešamība ik pa laikam aizskiet uz Ķīnu, nu, un būsim godīgi to, ko es redzu Ķīnā, nu... Bail paliek, ja? Man paliek mazliet bail, jo arī visi tie... piedāvājumi, kas nāk no turienes, tā tehnika, arī tehnoloģija, ko es mācos no viņiem, jo, protams, saprotams, ka iespējams kaut kādā veidā Ķīna ir drauds un tādā veidā, to, protams, mēs ļoti labi visi apzināmies, bet ko es cenšos izdarīt, es cenšos no viņiem paņemt to tehnoloģisko pusi, lai es ar to zināšanu kopumu varētu tā teikt, varētu parādīt iespējams šeit, kas ir jauns, ko varētu izdarīt, uz ko tas viss iet, jo viņi ir stipri priekšā ar visu, es saku arī to, ko mēs testējam tur un šeit. Tas ir pietiekoši iespaidīgs rīks. Tas sajūts, ka te būs uz Ķīnu, tu esi tā kā atpalicis pa gadiem, ja? Un tā kā atbrauc uz šejieni. Jā, un tad esmu priekšā viss, ja? Tas priekšā, un tad viss skatās uz tevi šitas džeks no nākotnes. Jā, jo arī, nu, ik pa laikam atnāk, vai mēs demonstrējam kaut kādas iekārtas, un ir tāds, nu, tā kā, kas notiek pēkšņi. Jā. Un tā kā es saku, par cik man tas, tā sinerģija ar to tehniku ir tāda, kāda viņa ir, un personīgi tas ļoti arī patīk to visu darīt un redzēt tos ieguvumus, ko katra nozare ar šo visu tehniku var izdabūt ārā vai iegūt priekš sevis. Nu, tas ir tāds, varētu teikt, tāda bauda no tās uzņēmēja darbības, ko tu taisi, palīdz iespējams citiem, atrisin kaut kādas problēmas vai izveido automatizācijas, un tā kā tas, protams, viss ir šeit diezgan liela palikšana, un diezgan ilgi jau mēs arī to visu darām. Tā kā, kāda tev pašam pieredze lidojot? Nu, cik tu esi pats lidojis, piemēram? Man pēdējā laikā sanāk pat maz lidot, man sanāk pārsvarā apmācīt. Ja? Un nav kad lidot. To es sāku just, ja? Bet te ir arī tas, ka sākumā tā lidošana ir tāds azarts, ka tu vienkārši gribās lidot. Vēlāk jau gribās jēgpilni lidot, jo lidot tu māki, un tagad, nu, ko varētu vēl interesanti izdarīt. Kāds tas uzdevums ar lidošanu? Kāda vajag uzdevumu? Lai nav tā, ka es pats tieši tā. Tieši tā vajag to uzdevumu, un tad mēģina pēc iespējas sarežģītāks uzdevums ar dronu atrisināt. Ja? Un ko vēl var sajūgt kopā ar citām iekārtām, un nu, tā teikt, sākumā lidota drona, nākamais jau līmenis ir tāds izaicinājums, kādā veidā varētu uztaisīt tiešsaisti. Nākamais līmenis, nu tā vienkārši, to tu esi sapratis. Tas apaug, tad apaug, kā varētu tam konkrētam mērķim dabūt koordinācijas. Labi, dabūt. Kā viņus pēc iespējas ātrāk, lai var nodot tam, kam tas ir nepieciešams. Ja? Un tas visu laiku attīstās, un jebkurā mazāk knibucī, kā var tagad dabūt šito pašu dronu tikai tālāk, lai lido.
kā lai viņam ilgāk baterija kalpo. Nu, tur tie knifi ir tik daudz, un tas ir tāds never-ending story, tu visu laiku attīstās. Galvenais jādomā pašam, ja tu spēj izdomāt, ko tev vajag, ja tu pats nemāk, tad paprasi, ja? Un vienmēr var paprasīt tev, un tu pateiksi, ko tu izdarīt, ja? Tur tā lieta. Tā kā, jā, nu, tā nozara ir plaša, tas īstenībā nebeidzās tikai ar droniem, tas, kā jau teicām, apauga ar ārējiem dzelžiem, gadžetiem, tāpatās ārējām uzlādes iekārtēm, programmatoru un tā tālāk. Datori, monitori, pasties dronu vadības centru busiņi, vai citi transporti. Ukrainā pat arī tanku komandieri izmanto dronus, jo, piemēram, viens piemērs, ka tanks ir ieracies, lai viņi neredz. Nu, lai tā teikt, snuķis ārā, ja? Bet viņš jau neko arī neredz. Nu, ko tu redz no zemes stāvot? Nu, tu pacel dronu, tu redz, kur ir pretinieks. Nu, tad izliena tanku ārā izšauj. Visur viņus integrē iekšā, pilnīgi visās jomās. Forši, es domāju, tāds stipri ātri pārskrienot pāri tāds aptuvenas virtuves kopsavilkums, iezīmējums, un, protams, mēs nevaram te izrunāt visas īkās detaļās pusstundā vai stundā. Tu to dari ilgu laiku, es to daru ilgu laiku, citi to dara ilgu laiku, un tas ir gadu ilgs process līdz brīdim, kamēr mēs nonākam tur, kur mēs esam, tur, kur mēs gribam būt. Un, protams, cerēsim, ka tā tehnika attīstīsies vēl vairāk, vēl jaudīgāk, un arī mums viss lokāli attīstīsies ātrāk, jaudīgāk, arī ar jauniem nozares spēlētājiem iespējams, un tā kā jau teicām, jebkurš var iesaistīties tajā tēmā, jūs vācat cilvēkus, mēs palīdzam iepazīstināt ar tehniku. Starp par to cilvēku vākšanu, tāpēc ir tā biedrība, ka biedrība nav uzņēmēja darbība, un mēs, ja pie tevis nevar iestāties, tev vai nu ir darbinieks vai nav darbinieks, tad mums biedrībā var iestāties gandrīz jebkurš, tiešām teikšu gandrīz, kāpēc? Tāpēc, ka mēs ļoti pārbaudam cilvēkus. Mēs nodarbojamies ar droniem vairāk ar tādu taktisko pielietojumu militāro, un militārajā taktikā mēs civilos neapmācam un neapmācīsim. Tā kā, ja vienkārši kāds grib iemācīties, kā var dronam kaut ko pieskrūvēt apakšā, lai viņu ietekmēt, to mēs nedaram. Militāra personas gan mēs mācam. Vai citu dienestu personas. Tāpēc mēs arī biedrus, tā teikt, pārbaudam. Un jāņem vērā, ka šai nozarei vien vairāk drošības struktūras pievēršās tieši no kontrolas viedokļa, jo saprotu, ka drons var būt arī bīstams. Tāpēc to mēs arī visiem... Jo parasti vienmēr tipiskais jautājums, cik šis var pacelt? Cik var pacelt, par to es tās, jā. Tāpēc mēs visiem potenciāliem biedriem saka, ka nebrīnieties, ja jūs dienas sāks kontrolēt, un tā ir arī mūsu biedrības interese, ka mēs negribētu kādu ļauno paņemt biedrībā, kurš sasmērē iemācīt nevajadzīgajiem to, ko nevajag iemācīt. Un tāpēc mēs to tā ļoti piesardzīgi. Tas, kas ir pamatā biedrības biedri, ir tiešām tie ražotāji, inženieri, izgudrotāji, instruktori, militāri personas vai dienestu personas, policija vai citas struktūras. Bet biedrība ir klubs. Un tā ir atsevišķa niša, kur pilnīgi visi, man patīk drons, tad mēs sakam, labi, ja tev patīk drons, mēs tev dosim informāciju, kur mēs tev varam dot. Klubā ar pāriem biedriem jūs varat attīstīties, ņemties un darīties, un mēs taisam arī biedriem pasākumus, kluba biedriem, ja. Bet biedrībā ir, tā teikt, tas augšgals, kas spēj kaut ko arī vairāk radīt, ja. Tā kā pievienoties var jebkurš, tikai jāspot kādā statusā, kā gribi, jā. Un mēs savukārt atkal kā biedrība, tajā brīdī, kad tev, piemēram, vajadzēs darbinieki, prasa mums, mēs tev biedriem piedāvājam, kurš grib iet pie Reņa strādāt, jā. Vai tu saki, man vajag tādu un tādu speciālistu, mēs paprasam, mums ir tāds kāds starp jums, ir. Vai tas var izdarīt to? Jā, vai var izdarīt to? Jā. Vari? Jā, tieši tā. Nevar, jā. Bet ir tāds liels entuziastu vai speciālistu kopums, kur iemest iekšā jautājumu, viņi saplos, atrisina, atnes atbildi vai atnes cilvēku. Jā. Paldies tev liels! Paldies tev liels! Un ceram, tiekamies debesīs, ja? Kā visi? Gan jā, gan nē! Gan jā, gan nē! Un paldies tad, lai viss izdodās, tad arī ceru uz apusēju sadarbību arī nākotnē. Un tā kā, ja kas mēs esam šeit, mēs zinām, kur esam jūs. Un tā kā paldies tev! Virzamies uz kopēju mērķi. Čau! Paldies! Čau!